Labdien! Mani sauc Jolanta. Mans stāsts ir tāds ļoti, ļoti smags. Nezinu, kā es vispār izturēšu izstāstīt, jo tagad jau uztraucos. 2018. Vispār man 5 bērni ir. Visi ir izauguši, visi jau ir savās gandrīz dzīvēs. Un kad jaunākais dēls 20 gadu vecumā ielic ar galvu pa priekšu baseinā piepūšamajā un salauza 4. 5. skriemeli kaklam. Es nezināju, kas tas ir. Man zvana no slimnīcas Gaļasdara, kad dēls ir slimnīcā un tā kā nesapratu, kas, domāju, pagulēs, kas tur tāds nav sarežģīts, bet tā kā es uzzināju, kas tā ir trauma, un kad aktors man pateica, tā ir paralīze, tas ir viss, viņš nevarēs pats, viņš ir kopjams 24/7, un vienkārši dzīve kājām gaisā sagriezās pilnībā. Tad, kad viņš izgāja rehabilitāciju, atveda viņu mājās, man bija bail viņu mājās ņemt. Ko es ar viņu darīšu? Ko es darīšu? Tad lēnām jau pieradām, apradām, ka tā ir aprūpe, kopšana, bija sadalīti mums amati. Vīrs ņēmās tā kā ar dēlu viņu trenēt, palīdzēt piecelt, lai viņš var pārsēsties no gultas ratiņkrēslā. Un tā es strādāju, ļoti strādāju. Strādāju Sarkalkei benzīntankā par pārdevēju. Tieru visas stundas, visas maiņas, jo bija jāpelna. Protams, arī bija līdz ar to arī, kā jau virs 40 gadiem veselības problēmas. Kājas sāpēja ļoti. Kreisā pie ārstiem es negāju, dzēru tikai pretsāpju zāles. Arī migrēna tajā laikā bija. Uz zālēm, un beigās bija tā, ka tās zāles, izgāju vairākas pārbaudes, neko neatrada. Neirologs viens atļāvās pateikt, vienkārši jūs strādāt negribat, tāpēc jūs tagad nākat pie ārstiem staigājat. Bija tāds vēl viens trieciens, kā es vispār pie ārstiem neeju. Ja tā var uzdrošināties pateikt, ko es gāju pie ģimenes ārsta un izrakstīju stiprākas zāles, lietoju tās. Un tie jau bija gadiem, un tās zāles prasījās vairāk arī vakarā. Tās bija, kur tramadols iekšā, tramadols, kodīns, ja jūs zinat, kas tas ir. Un man jau vakarā prasījās nākošā dēva, bet es sapratu, ka es tik daudz tās zāles nevaru dzert, un man nerakstīs tik daudz tie dakteri. Un vienīgais glābiņš man bija alkohols. Pēc darba mājās braucot, lai es varētu otrā maiņā strādāt, jo arī pēc pāris gadiem pēc dēla traumas man pievienojās klāt uz gultas arī vīra māte. 2 kopjami slimnieki, cilvēki, ne slimnieki. Un es viena pati tur tāda izmisusi, izdegusi, darbs, mājas, dzīvesprieka nekāda nav, svars ir drausmīgs, kaut kādu diētu ievēro, bet tas viss atnāk atpakaļ, un tu vienkārši jau sev nepatīc, tu esi, izdegusi galīgi. Un tad, tas ir pagājuši gadu novembrī, krustmāte mana, Ināra, no Anglijas, viņa man uzrunāja, kad ir tādi koroļi, var attīrīties un var tā kā sakārtot ļoti daudz lietas organismā, nerunājot vēl par svaru, bet, ir ūdens. Un es tā domāju, ko viņa tur stāsta, man tas viss ir kaut kur garām. Man ir savas zāles, man ir savs aliņš vakarā, un man neko nevajag, kam man vajag. Un viņa tā netīšām padzirdēja, kad es tā izspļāvu, kad man no sava alkohola vispirms jātiek vaļā, un tad es varu sākt kaut ko attīrīt, kāda attīrīšana. Un viņai tas bija tāds trieciens, kad tūs cilvēks, krustmeita, vienkārši nodzerās. Un viņa man teica, vai tu ar kaut ko ar sevi darīsi, es tev palīdzēšu, vai mūsu ceļi šķirās. Vienkārši tā. Un tas bija ļoti skarbi. Protams, ka es dusmojos, man bija, pofīgi, nebūs, bet to zemapziņā es taču nevaru pazaudēt savu tuvo cilvēku. Viņa man tik daudz ir palīdzējusi, atbalstījusi gan ar bērniem, ar visu mātes vietā, tā pateikt. Un tad es saku, labi, mēģināšu. Tad viņa sarunāja man konsultāciju ar Elīnu. Ar Elīnu mēs tā kā sazvanījāmies, man sataisīja aknu programmu, jo zāles, alkohols, tur bija jātīra akna. Protams, vēders liels pa priekšu un pašai liekais svars. Alkoholis tā kā, ar varu noņēmu sev, bet
bija grūti. Bet zāles tomēr es nenometu, dzeru zāles un aknu produktus. Un es decembra beigās Elīnai saku, tas viss ir sīkums, tur nekas nestrādā, pilnīgi garām. Un tad, kad 31. decembrī mums bija sagaidīt jauno gadu pie dēla, pēc izdzertām 3 šampāniešu glāzēm man saķēra tā kuņģi, ka es domāju, vai nu ātros saukt, vai jābrauc ātri mājās, ko darīt, jo man ir viss beigas. Mēs aizbraucām mājās ar vīru, es 1. datumā no rīta piecēlos jaunajā gadā un teicu, viss, 50 gadi ir nodzīvoti, ir darīts viss, lai savu dzīvi sačakarētu, tā ka un galīgi. Es pieņēmu lēmumu, kad es eju veselības koncepciju, kaut ko es biju dzirdējusi, bet nebija tam tā kā nopietni pievērsusies. Pasūtīju Detox Plus paku un sākums bija ļoti grūts un smags. Tās zāles vilkās, jo man viņas stāvēja blakus istabā, tās zāles es dodu vīrmātei. Tā roka tikai stiepjās pakaļ. Un ja tu izdzer vienu tableti, nākošā dienā tev gribās otru. Tu nevari no viņas atteikties. Es vienkārši turējos, nezinu, kā lai to pasaka, bet es to izturēju. Tad pagāja jau 2 nedēļas vai 3. Man sāku naktī labi gulēt, pārgāja vēders pūsties, sāku tūska iet nost. Es sāku tā kā ievērot, ka tomēr kaut kas strādā, un man parādās enerģija vakarā bez alkohola. Tas bija tāds, vau, tiešām, man nevajag. Un tā es turpināju to detoksu, Detox Plus. Tad jau nopirku Parašilu Plus. Man bija arī asinsspiediens. 2 gadus dzēru asinsspiedienu zāles, kuņģim atvilnis, Nolpaza, 2-3 gadi dienā. Un februāra beigās, 27. februārs, to laikam vienmēr atcerēšos, nokritis spiediens tā, ka es darbā vienkārši līgojos. Un nākošā dienā atkal man nokritis spiediens, jo es taču nevaru nedzert spiedienu zāles. Ja man jau 3 gadus ir spiediens paaugstināts, tā viņš nevar vienā dienā pazust. Jo es biju mēģinājusi viņas tā kā nedzert, bet nestrādāja, detoks laikā. Un jā, tad es sestdienā vairs nedzēru spiedienu zāles, ar spiedienu mērītāju uz darbu braucu veselu mēnesi. Spiediens sakārtojās 120 uz 80. Tā kā man viņu vairs nevajadzēja. Un tāda ar to Nolpazu bija tā, kad Elīna, Evita, meitenes saka, pamēģini pirms ēšanas citronu ūdeni padzert. Varbūt nemaz tev nav tas kuņģis kābi paaugstināta, varbūt viņi tieši pa maz. Es vienreiz izdzeru citronu ūdeni, otrais, pēc tam aizmirsu. Un arī pa zālēm aizmirsu. Izrādās, ka arī tā kuņģa veselība viss sakārtojās. Tā kā, jā, izgāju visu koncepciju līdz galam. Esmu brīva no zālēm, no tām trakām zālēm, jo tās ir vienkārši. Viņas vēl trakāks nekā alkohols, laikam. Viņas ir tiešām traks. Un esmu brīva gan no alkohola, gan no zālēm, gan no liekiem 10 kilogramiem. Esmu atgriezusies dzīvē, man patīk, kā es izskatos, man patīk būt sabiedrībā, man patīk viss. Pateicoties koraļa produktiem, es atkal esmu atgriezusies Un nav tā, ka 50 gadu nodzīvot un viss dzīve beigusies. Nē, tagad sāks 2. posms un pavisam patīkams un vienkārši var ar visiem darbiem arī tikt galā. Arī dēls man lieto koraļu produktus, kas ir 1. grupas invalīds, un arī viņam ir uzlabojumi. Ir nogājuši sēnīt no muguras un tūskas nav tās, kas vakaros vienmēr ir viss kājas piepampušas, jo visu dienu gan arī ratiņos nosēž. Tā kā, jā, paldies manai krustmātei, kura mani tā kā iespēra man un deva saprast, kas man ir vajadzīgs, lai varētu dzīvi dzīvot skaistāk, patīkamāk. Ko vēl pateikt? Ja kādu iedvesmo šis stāsts, tā kā tas ir tā vērts, lai iesāktu lietot koraļu produktus un ļoti daudz var sevi sakārtot un tas fantastiski. Paldies!